Gudrā durvju atslēga. Iedomājieties, jūs nākat no veikala, abās rokās maisi. Nu, ko jūs darīsiet? Liksiet vienmēr nost, meklēsiet atslēgu. Nē, ja jums ir gudrā atslēga, atliek pietiekami tuvu pietuvoties un durvis atslēgsies pašas. Vai, piemēram, bērns aizmirs atslēgu mājās un zvana, kā es, lai tiek uz treniņu, es nevaru tikt iekšā, man vajag treniņu tādu. Jūs ņemat telefonu un ar gudrās atslēgas aplikāciju vienkārši slēdzat durvis vaļā attālināti. Atslēga pieder jums, bet dažādiem dzīves gadījumiem jūsu atslēgu varat piešķirt, piemēram, kaimiņam vai uzticamības personai, draugiem, piemēram, kas atbrauc no ārzemēm un jūs esat citā laika zonā droši. Tāpat arī viesnīcas biznesā Airbnb. Autorizēt atslēgu un laidiet iekšā bez fiziskas saskarsmes šajā gadījumā. Un kas ir svarīgi no tehniskā viedokļa? Šis ir tikai mehānisms, kas apkalpo atslēgu. Atslēga pati ir iekšā. Respektīvi, ja baterija nosēž, tad svarīgi, lai slēdzene ir tāda tipa, kas saprot, ka ja arī no vienas puses atslēga ir ielikt, tad viņa pieņem atslēgu arī no otras puses un arī var fiziski to sastāvēt.